Vai tev ir bijis tā, ka tu raudi par tev uzdāvināto dāvanu? Man tā ir bijis bērnībā. Un dāvana ir tik ļoti komplicēta lieta, ja tā paskatās. Gadiem ritot, protams, man ir atnākusi atklāsme par dāvanu ne jau tajā brīdī, ko viņa tev dod, bet par to, ko viņa tev dos visu laiku vēl pēc tam, kamēr tev tā dāvana būs pie tevis. Un tas ir tas aspekts, kas mani pārsteidza, kad es viņu sapratu. Un es viņu sapratu tad, kad man mamma aizgāja mūžībā. Šķirojot lietas, skatoties, man prātā nāca tie brīži, kad viņa man kaut ko bija uzdāvinājusi. Un tajā brīdī, kad man dāvināja, es likās, priekš kam man tas ir vajadzīgs. Bet atklājās vēlāk, ka tas man ir vajadzīgs pēc tam. Un ne jau no praktiskā viedokļa. Ir vajadzīgs no tā, ka es caur šo dāvanu jūtu tā cilvēka klātbūtni, pat ja viņš jau ir aizgājis viņa saulē. Es jūtu mūsu saiti, es jūtu piederību tam cilvēkam. Un tas ir tāds mīļums un unikāla sajūta. Tāpēc iekšēji man ir pilnīga pretestība, milzīga pretestība pret tām gadījuma rakstura dāvanām vai tām piespiedu rakstura dāvanām, kas ir svētkos pierasts. Es nezinu, ko uzdāvināt, jāiet kaut kāds štrunts nopirkt. Ar to tu neatcerēsies. Tāpēc man, piemēram, ir svarīgi uzdāvināt cilvēkam dāvanu tad, kad es to sajūtu. Un nav jāgaida nekāda svētku diena. Jo es ieraugu to lietu, varbūt pieredzi, un es viņu uzdāvinu tajā brīdī, kad man viņa atnāk. Un es jūtos ļoti laimīga, jo es zinu, ka tā lieta ir tieši tam cilvēkam, tieši kā radīta. Un tas ir tā, kā es viņu jūtu tam cilvēkam. Un tas nav kaut kāds austrumu zemju štrunts, plastmasas, kuru var pēc 2 minūtēm izmest. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Izbaudiet savas dāvanas.